Mēs esam laivā. Iepazīst komūnu epizodē ar vienu un vienīgo Shadowrais, kurš mums atgriežas. Jo mums iepriekšējais ieraksts bija pirms 2-3 gadiem. Tāpēc mēs šoreiz pirmo reizi izmēģinām kaut ko jaunu, kas ir atgriezušies cilvēki. Kāds laiks viņš ir bijis, jā. Jā. Bet es domāju, mēs arī zināms, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Jā, bet mēs šo ierakstu taisām tādu, ka mēs briesmīgi nebalstamies uz to, kas bija kādreiz, jo 2-3 gadi tur vispār visdrīzāk viss ir mainījies, vai nekas nav mainījies. Kurš zina viņu, vai šis ir... Mēs visdrīzāk pieskarsimies kaut kam tādam, kas bija iepriekšējā, bišķi būs atkārtošanās, varbūt jā, varbūt nē, bet šo var droši klausīties. Tas nav tā, ka tev vajag obligāti iepriekšēji noklausīties, lai saprastu laika līnijā, kur ir. Ja gribi noklausīties droši un salīdzināt, kāds mums ir šī gada Shadowrais ar iepriekšējo 2-3 gadu atpakaļ Shadowrais. Jā, tas mums ir lielais Shadowrais. Mums vēl ir tāds brīnišķīgs briedrs, kurš pirmo reizi ir ne kā viesis šeit, bet kā hosts Kristiānuks. Jā, šeit var saprast, kurš ir viesis un kurš ir hosts. Hostiem ir cepurītis. Jā, viesiem jāsalst, viņiem vēl nav privileģija. Jā, ja Kristiāns novilk cepurīti, tad atkal būtu tāda vairāk sajūta, ka 2 viesi un 1 hosts. Jā, bet es sapratu, kāpēc tu uzvilki to cepurīti, jo cilvēki nedrīkst redzēt, kas zem cepurītes ir, kad tu šķita, vai ne? Jā, un pats par sevi es menestrels, tas, kas šeit parādās, ir bijis ilgi komūnā. Bet šoreiz ne par mani runa. Protams, ja Shadowraisam mums ir jautājumi man, un viņš grib kaut ko uzdot man vai Kristiānuksam, tas mums arī pilnībā atļauts, ir drīkst. Parasti daudz nav jautājumu cilvēkiem, bet var. Tas būs ļoti negaidīti un interesanti. Nu mēs padomāsim. jā, tur kaut kāds komūnas insider lietas, UTT, tur kas un kā notiek. Es neteikšu precīzi ciparu, cik patroni sadziedojuši. Nevis tāpēc, ka tas būtu baigais noslēpums, bet tādēļ, ka cilvēkiem būs dažādas attieksmes pret to, kas ir daudz un kas ir maz. Menestrels uz zelta čūpas sēž. Tādu piķi plēš. Ir jau laikam labāk nekā daži labi streameri, bet Bet zini kā, ja tu reiz piesauci dārgmetāls, tad uzreiz tā kā es nāku ar skaistu paziņojumu. Pieļauju, kad sērija būs izlaista, tad jau Shadowrais formā būs 5 gadus. Es domāju, to mēs varētu klasificēt kā ļoti jau sudraba jubileja. Priekš tāda maza fóruma. To es pat, man liekas, nezināju. Shadowrais, tu jūties vecs. Ka pat tik ilgi, wow. Tā kā jau veterāns gandrīz. Jā. Ja mums 5 gadi nav veterāns, es nezinu, kas mums ir veterāns tādā gadījumā. Liekas, jau zini, kas mums gads varētu būt tāds pieredzējis lietotājs. 2 gadi ir tāds ļoti tas insiders, jā, un tajā, man liekas, kas virs 2 gadiem tie ir veterāni. Kur vēl vairāk šausmas? Es vienā vietā ilgāk par 2 gadiem, teiksim, nekad strādājis, neesmu šeit, kaut kā fórumā, 9 gadi, 10 gadi tūlīt būs tas, wow. Bet jā, kā iet Shadowrais vispār? Kā, viss ok, nesūdzēšu. Tas jau ir pozitīvais. Vismaz pagaidām, jā. Tas ir pozitīvi, bet tas uzreiz mums samazina saturus pusi. Nav par ko pasūdzēties, nav par ko stāstīt. Two sides of the same coin, jā. Jā. Kādus gatavs esi Ziemassvētkiem? Es baigi nekad neaizraujos ar to Ziemassvētku svinēšanu. Ja kāds pasauc tur kompānijā pasēdēt, aizbrauc, jā, pasēž mazliet. Bet tā es baigi. Tev eglīti neiekārtoja, mandarīns nenopirki. Mandarīns vēl var nopirkt. Tas jau tā sīkums. Kā tu mums skaties, teiksim, uz nākošo gadu? Ir kāda apņemšanās varbūt? Nē, es ar tādām lietām nenodarbojos. Man liekas, tās ir muļķības vienkārši. Tas ir absurds. Nav jēga apņemties neko. Vai tu baidies, ka tu sevi pievilsi, vai arī nē, tas ir tāds... Hold up. Nē, vienkārši ir tā, ka ja tu apņemies kaut ko izdarīt, tu vari to izdarīt jebkurā laikā.
Kāpēc vajag Nu, jauno jā. gadu? Tad pienāks jaunais gads un izrādīs, ka Shadow Race kļuvis par VTuberi. Opā. Negaidīju. Tas būs pašam šoks man. Tur īstais pīķis ir tajā vītumbīgā, kad viņš to mazu lolī meitenīti palaidīs, kas savā avatārā. Es nezinu, kas tur populārs. Nē, es esmu redzējis lolī vītubers. Bija. Tad arī bija viss tās 3D meitenes ar lielām personībām. Personībām. Jā, tur visādi haizivis, vampīri, vēl sazina, kas viss. Tas ir baigi precīzi, man liekas. Un kā tev tur vispār par šito visu runājāt? Cik es atceros tos tālos gadus atpakaļ, to mums bija tāds tā kā mini streameris, twitchotājs. Kā tās lietas iet, neiet. Es neteiktu, ka ir baigā izaugsme. Tāds pats mini streameris vien esmu, jā. Streamēt baigi bieži nesenāk arī. Ik pa laiciņam, ielēvā. Tikai mūsu mjauda cat līmenis nav publika nav pieaugusi, bet tavs, teiksim, spēlēt, veikt spēja, vai tā ir uzlabojusies? Par to īstenībā gluži grūti pateikt. Tu kā domā, vai muguru nesāp acis rādā? Es neatceros, kā es esmu spēlējis iepriekš. Būtu baigi jāskatās un jāsalīdzina tagad pašam. Un tev tikai nerodās tieksme nostalģijas pēc atskatīties uz pagātnes sevi, kā tu runā, kā tu uzvedies, cik ļoti tu komunicē ar skatītājiem, cik ļoti esi izmisis. Izmisis, Īstenībā kaut kādu klipiņu gan jau ir Twitchā, var jau paskatīties. Pakriņģos pašam par sevi. Ļoti forši, tu man tieši noved pie manas runas punktu, man visas smuki sarakstīts klipiņi. Tā kā vai tu esi apsvērs, tā kā veidot savus highlight klipus, tā kā tavus spilgtākos, smieklīgākos brīžus, faktiski vispilgtākos brīžus. Vai tu domā pašam, kā editus veidot, vai vienkārši saglabāt Twitcha klipiņus? Atkarībā, cik baigi ar editošanu es baigi nodarbojos neesmu daudz, bet klipi šo tā tiek saglabāti no Twitcha. Tur kaut ko paskatos, kaut kas baigi labs ir, to highlightos ieliek arī. Tur pēc situācijas vienkārši. Es domāju, ja tev šķiet tiešām labi, tu nebaidies dalīties arī fórumā. Radīsies dabiskā plūsma uz tavu kanālu, taviem strīmiem noteikti parādīsies publika. Varbūt tas ir tas spēriens, kas tur pietrūkst. No, you have a point. Nākošais mums vajag šito te anime formu sponsoru programmu ieviest. Man jau ir prieks, ka mums nav sponsors, par cik mums tagad Shadow Race nav vienīgais streameris, un mums nesen topikā par Counter-Strike Global Offensive 2. daļu pacēlās doma par fóruma turnīru. Bet tagad jau būs Counter-Strike 2 Global Offensive, taču jau ir viss. Nē? Beigts. Nē. Tagad tas ir Counter-Strike 2. jā, man liekas, viņš Global Offensive, viņš vairs pat nevar leju pielādēt. Viņš vienkārši tā kā pārvērtās, varētu teikt. Viņš pārvērtās. Tā kā updates, Updates atnāca viss, Global Offensive vairs nav tagad Counter-Strike 2. Viņš tā kā krustmāte feja atskarēja. Diemžēl pusnakti mēs nesagaidīsim, tāds viņš arī paliks. Jā, bet es Steamā tur arī palika visi šitie te atsaucas, tur visi tam zapu vispārējais, lai gan spēle pamainījās. Es saku, tur ir tā, ka tā spēle vienkārši uzupdatējas un miers. Tas ir tas pats, kā mums Statols kļuva pa Circle K. Jā, tā pati situācija. Bet tāda doma ir tomēr tā nepārāk intensīva, bet kā vēl projām strīmot izklausās tā. Vai nē, vai jau pamēģināja, jau viss vecs pensija noriets. Nav jau tā. Šeit tad var iet pastrīmot un normāli. Paspēlē kaut ko citu paskatās. Ja ir kas skatās, protams. Vai tev liekas, vai mums vajadzētu strīmot šo iepazīst komūnu un citus šovus? Kāpēc gan ne? Ideja ir, jā. Papildus, Go ahead, do it. Vienīgais, man liekas, tas, ko mēs varētu ieviest, tas ir šo live audience
Kāds var kaut ko Lai var postot. uzdot jautājumus tiešsaistē, piemēram. Dzīvē, jā, tas būtu tāds interesants papildinājums, laikam, bet tur vajag paskatīties, vai šito, kā to visu var salikt kopā, lai gan ieraksts būtu, gan straumēšana. Es domāju, ka to varētu īstenot līdzīgi, kā mums ir tiešsaistes saspēles. Discordā? Nē, ne tieši Discordā, bet līdzīgi tā kā organizācijas ziņā, ka mēs organizējamies, nobalsojam dienu un datumu. Protams, platforma jāatrod. Priekš kaut kā tāda mums vajadzētu jaunu šovu, kas būtu kaut kas cits, nevis iepazīst komunu. Iepazīst komunu mums jau ir parasti šis tetris, kad saliekās, kad grafiks, kuras stundas dienas tur iet kopā, visi trakie grafiki. Organizācijas ziņā, jā. Jo tur būs visādas interesantas blāknes, kas tur tikai pa naktīm var tikt, kas tikai pa dienām var tikt, kas tikai vienā dienā konkrētā laikā tiks. Tā ir kaut kāda ideja vispārējais. Bet izskatās, ka tas streamings mums iet uz priekšu. Vēl šādā streamera impērija nav izveidojusies, bet drīz. Kaut kas ir, jā. Jā, vai kas mums šobrīd notiek ar tavu Battle Station kompu? Upgrade ir, vai arī tu jau uz gadiem esi uz vienu tā pašu? Tas pēdējais interviju bija cik gadus atpakaļ, tad laikam man vēl vecais kompis bija. Man ir tagad upgrades, jā. Upgrades, mums kā tu sēdi, mums pastāst mums tos saldos dzelžus. Jaunais PC pats sabūvēja, visu pa detaļām savāca. No viena veikala pasūtīja, vai bija budžeta variants no tā, kur lētāk, no visiem šēdī maziem internetu veikaliņiem. Sanāca pa lielam no 2 vietām tās detaļas ņemt. Dažādām. Un, paņēmu sev 3060 Ti kartīti. Mēs sanāk, sēžam uz vienu tā paša. 12 Gen to i5 paņēmu. Tāds solīts midrange tev ilgam laikam pietiks. Pie mums tas toči midrange. Kamēr uz ultra spēlējās spēles bez lagiem, viss labi. Vai tu skaties FPS, vai tu stāsti, ja jau zācis ir ok, tad derēs? Ja ir virs 100, tad ir ok. Tad tomēr skaties. Kaut kā vajag, lai viņš vismaz ir līdz monitora refresh rateam, lai tiek vismaz 144. Tad ir optimālais variants. Te jau baigi neko prasīgo nespēlē, ne? Nē. Īsti nē. Ja kaut kāds jaunākais AAA, tur es nezinu, kaut kāda banāla, tur Cyberpunk vai kaut ko tu paķers. GTA 5 ar ray tracing, tur realistika viss. Ray tracing uzreiz viss paliek sliekti. Tik nopietni. Tūlīt jau 6. nāks ārā, ko tu par to domā? Tūlīt jau, jā. Tūlīt veseli 2 gadi. Tas tu vēl tici, ka būs pēc tiem 2 gadiem vispār. Kur jau es stūri. Tas būs uz konsoles, pēc tam uz datoru jau vēl pēc gada. Es jau nezinu. It kā jau šis datoru slāva ceļās. Jo padomā, tas GTA 5 bija cik 7 gadiem? Kungs. Man liekas, tur bija stipri mazāk kotējās dators īstenībā tajā laikā, nekā tagad varētu būt. Nezinu, man ir tāds sajūta, ka PC gamings tagad ir visur. Īstenībā zinot, kā Rockstars strādā, es nedomāju, ka baigi ilgs laiks paies, līdz PC versija būs arī. Nē, ātri tas notiks vienīgais. Viņiem tā kā konsolēm ir ekskluzīvais starts. Jā, bet nē, tā patreizējā sistēma, domāju, pietiks, tā kā arī tad, kad viņš iznāks pēdīgi. Bet, tā tad baigi. Tātad, mēs varētu noteikti teikt, ka viena no tām aizraušanās lietām ir gamings, ne? Baļas priekiem. Tieši tā. Kur šobrīd tev ir tā main spēle? Ko es spēlēju vairāk? Laikam sanāk sadalīt starp Genshin Impact, mazliet Fortnite un mazliet visas pārējās random spēles, kas ir dotajā brīdī. Jā, mums ir Genshin, Fortnite. Vai maciņš nesāp? Maciņam nesāp no Genshin un Fortnite. No tām pārējām spēlēm, kas tev tā kā sanāk kā fona troksnis, varbūt ir kaut kas izcēlās tavās acīs. Piemēram, kas tagad mums populāri? Lethal Company iemēģināja ar draugiem. Nē, es nejautāju, kas ir populārs. Es jautāju, kas tev pašam patika vislabāk.
Nu, patika, protams, jā. Patika. Bet, jā, pa lielam es mainu visvairāk tās spēles, ko es uz streama dotajā brīdī spēlēju. Un pēdējais tas bija vecs gabals, zināms, kā Okami. Neatceros pat tādu, ko tur ir. Par kā baltu vilku, tāda Japāņu stila spēle. Kaut kas mīglaini parādās, kā bija kaut kāds tāds, jā. Little Companies arī pamanīja, pat vēl pirms viņš bija tik nežēlīgi populārs. Es tā domāju, varbūt piedāvāt komunā kaut ko paspēlēt, vēl kaut ko tā arī tas paliek. Gal galā šobrīd vēl nav laiks, tā maigi nav, bet izskatījās gan inčīgi, tīpaši tā cena nav tik liela. Prūs ir gan jau alternatīva veidi, kā spēlēt. Es neko, protams, nesaku, bet varbūt ir. Kas tavuprāt vispār ir tādas labas spēles? Vispārīgi. Vai ko vajag labā spēlē? Uz kuru žanru tu tam sliecies? Nu, man ļoti RPG visādi patīk. Visādi Souls-likes, RPGs, adventure type games. Genshin's iekļauj šitā te, bet man ir sajūta tāda, ka Fortnite netik ļoti. Pietiekami. Fortnite, netik ļoti. Battle Royale kaut kā tā, kā nu kurējais. Fortnite pēdējā laikā tā ir palicis savā pozīcijā, kā iecienīts. Viņš nepārtraukti attīstās, tā kā nevar noliegt faktu, ka viņi tā kā nepārtraukti papildina savu klāstu, to, ko viņi piedāvā. Genshin's jau arī nestāv uz vietas, ne? Arī ne, jā. Visu laiku updatējas viss, jā. Vai tas sakrājas Genshinā visas savas vaipas? Tas bija pro gamer mūs, ka viņi tā kā izsauc leco. Ne visi, ne. Viņš tāda rociņa nelien pie maciņa, ja tā kā vajag višķi. Manējais gacha luck nekādīgi man neļauj to paveikt. Bet jā. Vai tu esi free-to-play spēle mans, vai nē, tomēr? Free-to-play Genshinā? Nē. Ok. Iekrit. Caur asarām, nē. Es tā saprotu, Fortnite nav tik traki. Fortnite tur tikai skini tīri. Tur nekas tāds. Tas nav tās, jā. Jā, ok. Tātad lietas notiek. Kas mums vispār... Ok, mums ir gamings, kā ar citām interesēm. Kas tavuprāt ir tās aktīvās intereses vaļas priekš šobrīd? Kā anime formā jau, jā. Anime skatos, mūziku klausos un jā, tālāk ir work and sleep. Tas ir intereses. Tas arī viss, jā. Man ir interesanti gulēt, jā. varētu pabakstīties pišķīt riņķi. Es tā kā papētīju, par ko tu esi runājis fórumā, un tu daudz maz tā kā ar noteiktu regularitāti apmeklē arī mūzikas koncertus. Pareizi? Ir gadījies, jā. Jā, un kas ir tāds viens turpmāk nākošais koncerts, kas būtu, ko tu vēlētos apmeklēt? Tagad ir tāda doma iet vai neiet uz Cradle of Filth koncertu, kas kaut kad drīz būs. Ja nemaldos martā, jā, vai? Ir doma par to. Bet Latvijā nekas tāds tuvākajā laikā arī nav. Jābrauc ir ārzemēs. Uz kaut kādu Igauniju tur Lietuvu. Ārzemēs. Tur tālās zemes, jā. Pāri visai Eiropai. Plāni ir, bet nekāds baigais koncerts. Cilvēks izklausās, ka tu neesi, ja kaut kas tāds labs tūmā ir, tad var, bet savādāk tu tikādās tur Eiropas tūrēs pa koncertiem uz toču nedodies. Nē, nav gadījies vēl vismaz. Varbūt kādreiz. Kādreiz, kādu dienu. Maybe someday. Kas mums mūzika, ok, skaidrs. Vai tu esi priecīgs par to, ka mums parādījās Forge komunā? Tieši tā, labi. Metālists ir normāls, kārtīgs. Vai tā tu biji dzirdējis pirms tam par metālu kāstu? Nē, man nav gadījies. Es tā kā īstenībā arī baigi tā podkāstiem specifiski nesakoju. Tikai tie, kas anime fórumā uzpeld tos postos, paklausos, jā un jā.
Man tieši tas pats ar streamiem ir. Es baigi streamus neskatos arī. Bet citreiz pats pastrīmoju vai pats iemetu aci kādā streamā. Man liekas, sajūta, ja tu skatītos streamus, tev nebūtu laika pašam streamot. Tā jau īstenībā nav. Nevar jau noliekt, var jau palaist, lai paralēli skan, tā kā ar vienu ausi klausīties. Vai kopēt vispār, tā kā streamot kādu citu streamu, kā tu skaties. Reaktot uz citu Reaction channels jau uz streamu, kā tu skaties citu streamu. Tad tev pa virsu vēl kādi daži reakšani arī uz kā virsu. Nē, tu uzlaic blakus streamu un izlaicies, ka tas ir multiplayeris. Ka ķipa tevi kāds cits spēlē, ja? Teiksim, kā kaut kāda kampaņa tur blakus kaut ko sāk ķert par tur durvīm vai ko. Bet mums saka, laika nav, jā. Smaga dzīve, pieaugušā dzīve, darbs, rēķini. Tā tas ir, jā. Kā mums ir dzīve progresējuši šajā te visā. Es miglaini atceros, to varbūt man palabo, bet es pareizi atceros pēdējo reizi, kad mēs runājām, tu iekaroji Maksimu. Jā, bija tāda laika. Nemaz tik ilgu laiku pēc tam es pamainīju darbu arī. Tu man liekas neieteici neviena Maksimu īsti. Nē, uzreiz ātri notinās, tu taču viņu tikko tā kā nodoksoji. Es pateicu, ka viņš ir Maks, viņš tāds pārāk daudz publicitātes. Tu burtiski nosauci ātrēsi, tu vienkārši nodoksoji viņu. Iet apciemot. Nē, Maksimu vairs no more. Uz ko mums es progresēju? Tu vari neteikt konkrētu nosaukumu, tu vari teikt industriju vai visu vienkārši. Tagad man ir tāda interesanta lieta, kā dalīt kārtas online kazinā. Ok, tu nosauc industriju, bet mums nav tik daudz variantu. Viņš ir ļoti daudz Latvijā šeit, jā. Nē, bet konkrēti, man liekas, nevar pateikt, kuru, jo mums bija vismaz 2 vai 3, man liekas. 2 bija, man liekas. Vairāk, man liekas. Kāds 3 var stabili iedomāties. Un kā viņas dalās? Kādās kārtas? Kaulus nelauž darbs. Normāls, jā. Maksā normāli. Tas nav tas saldējs piķis un pēc tam skāba zapte. Sasola un pēc tam tā kā nedod. Nē, nav tik traki, nē. Es jau nezinu, cik tā, es atceros kaut kādas bija laika, kad studentu vidū īpaši kaut kādas Revolution Gaming, vēl kaut kas baigi kotējās, tur viss runāja, ka tur naudu maksā, virsstundām maksā, nodokļus arī maksā. Nodokļus arī galvenais. Jā. Ciparus nenosaucot, tā kā es tev pajautāšu, kā tev šķiet, vai pietiek tā kā tādu darbu, lai uzturētu ģimeni un vai anime figūriņu kolekciju, teiksim, tā kā alternatīva bērniem. Alternatīva bērniem? Figūriņas pavākt, es domāju, ka var. Man pats personīgi neesmu sācis vēl pagaidām. Varbūt, nezinu, pēc stream, ne? Bet, ja ģimenēs esmu viens pats, tad jā. tad var izdzīvot normāli. Tad jā. Ja tu izdzīvot, tad kaut kā izdzīvot var. Vai tu citiem iesaki iet kārtas dalīt? Tas ir pēc preferences, kā tev patīk sēdošs darbs, tad aiziet. Tev dod sēdēt, tev nav jāstāv? Tur ir pēc situācijas. Pārsvarā ir jāsēž, bet pastāvēt arī citur vajag. Tad izklausās, ka nav nemaz viss tik slikti. Nav grūti, nē. Bet tur projām ir kaut kā tie prikoli, ka ir VIP galdi kaut kas, ka tur var progresēt līdz VIP galdiem, un naktīs strādāt, tad tur likmes visinteresantākās paliek kaut kas tāds. Nakts maiņas ir, jā. Pats naktīs strādāju. Tāpēc arī podcastu rakstam vakarā, jā. Pastāst mums, kas tieši ir tā kā nakts maiņa, cikos tu sāc, cikos tu beidz? Kas sanāk no agrīna vakara līdz agram rītam. Uz kādiem, nezinu, 7 līdz 7, teiksim.
tāda garāmaiņa. Nu, tad tā kā šajā ziemas laikā tas nāk praktiski visu dienas gaišo laiku gulēt. Sanāk, jā, tu gaismu neredzi vienkārši, jā. Tas ir Tā gaisma, ko viņi labi izdarīs priekš mums. Vai ne Overrated. fotosintēze? Nē, esmu augsts. Kad tur šis D vitamīna tabletītes padzers būs labi, tāpat nevienam nepietiek tagad gaismas. Jā, atgādinājums publicēt dzeram D vitamīnu ziemā. Labi, tad mēs tā kā tūkoties atkal fóruma tā kā sērdes mērķiem. Es nesen speciāli noklausījos vēlreiz tā kā tavu veco interviju. Teicu, ka tu esi beidzot panācis Naruto. Tas nozīmē, ka visa Boruto padarīšana tev bija priekšā. Kā tas beidzās? Tagad es mēģinu sagaidīt to turpinājumu, kas viņiem ir. Tagad tieši, kad viss sāk palikt daudz maz interesants, tad viņš apraujās uz tādu cliffhanger. Tad sanāk, tu esi tā kā Naruto dinastijas fans. Tad tā kā tevi nesagāzīs naids pret Boruto. Mans anime origin stories, tā teikt. Tas viss Naruto, jā. Mans pirmais un mīļākais, jā. Naruto. Jā, tik daudz animes, tik viss, ko skatīties. Kas tev vispār, ko tev prāt vajag labā animē? Kas tās sastāvdaļas, kur tā visa maģija ir? Artstēlam jābūt patīkamam. Nevar būt pārāk laba animācija palīdz, jā, bet, nevienmēr tur vajag viņu pilnībā. Tur mapas studijas tur līmenī. Tu būtu gatavs piemiegt acis, tā kā, teiksim, tādu bišķī džanki animāciju, tā kā, ja stāsts pietiekami labs. Jā, noteikti. Un kur ir tie pareizie žanri? Kur ir pareizās animes žanri? Ar žanriem ir tā, kā joprojām uz tiem šoneniem velk. Isekai man patīk. Ok. Visādi action, fighting type beat. Actionam jau tur animācija tieši baigi forši, ka tās action scēnas būtu labas. Ne? Tā sanāk, jā. Piemēram, ja ņem to pašu Jujutsu Kaisen. Tur jau ir super. Otrā sezona, tu viņiem ir kaut kāds bezlimita budžets sācies. Tur visa otrā sezonas puse vienkārši tur tādi faisti scēni, kad ieslēdz katru sēriju, tur kaut kas jau notiek. Drāma un animācija, viss kustās lēkā, un tāds, wow. Tad tu domā, nabaga mapa darbinieki. Nabaga fona mākslinieki, tad neviens to fonu pat nepamana pie tā visa akšana. Višķi jau pamāni, ja tu nospied pauzi, tev uz kaut ko jāskatās. Es reāli par Jujutsu Kaisen otro sezonu, es sāku aizdomāties, vai es vispār zinu kādu seriālu, kurš būtu tik liela budžeta bijis vai kaut kā tā. Nešēlīgi daudz fighting, labi, tur es tiešām nezinu, labi, es neesmu daudz ko skatījies no pēdējā arī, jā, bet... Cik liels budžets vispār bija? Kurš zina viņu, bet animācijā viņš ir ieguldīts tošs. Bet tā kā balss aktieri, tā kā viss tas pats. Skatās merchandise, viss kaut kas arī baigi daudz peldu apkārtam Jujutsu Kaisen. 150,000 sēriju. 130? Tā. 150 baigi, tā kā pārsteidzoši maz patiesībā. Bet tas priekš Japāņiem varētu būt daudz. Amerikāņiem tas ir tipa nekās, viņi tur miljonu tā epizodē. Kā mēs varam pielīdzināt? Tāpēc es nezinu. Bet jā, vai mums kādā citu šādā reiz žāndra, es pielīdzināšu Demon Slayeram, kurš bija tikai 80 līdz 100,000. Vienu brīdi atceros, skatījos tādus, kas ķipa ir horror žāndri arī. Tie tādi interesanti. Mystery, horror un tā tālāk. Supernatural. Jā, pēc sajūtas viņi nav briesmīgi daudz, bet parādās. Kaut kādi daži ir tur, jā. Tāda nekāda ečī tur un tādas lietas nav. Tur atpaliek. Tā kā tavuprāt, kas ir tā kā populāri uzskatīt par šausmu anime, bet patiesībā nav?
īstenībā viņi visi. Praktiski. Nav Tā tādas sanāk. lietas kā anime, horors. Izņemot šis te, kas bija klasiskie šausmu stāsti, kas tika animēti, kas patiesībā arī vairāk skaities kā animācija nekā anime. Cik es viņus daudz jau esmu redzējis, tikai dažus. No tiem veciem es atceros tikai to te Corpse Party, Another bija. Tie jau abi divi riktīgi veci arī īstenībā. Jā, no modernas tādi. nekas. No moderniem. Kaut kad, man liekas, es biju dzirdējis, kaut kas iznāca no Junji Ito, bet tas vēl nav redzēts. Jā, iznāca vispār, viņš jau tikai plānots. Bet, Es īstenībā baigi nezinu. Vajadzētu paskatīties kādreiz, uzmest aci. Tā, mums ir viens konkrēts jautājums, kas vienkārši kā akmenī kalts, tas vienmēr visiem jāpajautā. Subtitri vai dublējums? Pārsvarā subus skatos. Bet vienu brīdi, kaut kad atpakaļ, skatījos dažus finished sērijas ar dabiem. Kaut kādas īsās animes. Jā, tu iepriekš tā kā stāstīji, ka tev tieši prioritāte bija tam, tā kā, cik ātri ir pieejamas sērijas, tāpēc tā kā tu neskatījies dublējumu tīri, tāpēc, ka vienkārši viņš nebija pieejams. Jā, tas man ir tāda lieta. Nav mainījies, ne? Tāpēc, ka man daudz sanāk skatīties airing, ongoing visādas anime. Un tur jo ātrāk tiec pie sērijas, jo labāk. Tas nav neviens šaus, kurš te vienkārši ir noķēris ar to dublēto, cik viņš ir izcils. Tā kā aktieri izliek visu dvēseli un sirdi, bet ne, viņš skatās ar subtitriem. Tādā līmenī, ne. Vai te esi redzējis šo te cyberpunk anime? Ir redzēt, jā. Kur viņš skaties subtitrus vai dubu? Es skatījos subtitrus. Skaidrs. Tur ir ļoti interesants dubs, labā nozīmē. Tu esi spēlējis spēles Cyberpunkam 2077? Nē, baigi daudz nav gadījies. Tikai tā redzēju šur tur viņu. Viņiem ir tas, ka viņi ir sataisījuši to prīkolu, kad ir slēngs, tā kā sarunvaloda nākotnes, jā? Viņi taisa viņu angliski, un tas ir saglabājies angliski visai daudz. Un tad bija interesanti dublāžā, ka tie cilvēki, kas dublē un adaptē, viņi tiešām pielāgoja to, ka visādi tur teicieni un tas kā formulē, ka viņi cities, ko tas tur ļoti vienkāršo kaut ko salīdzinājumā ar modernu angļu valodu. Un visādi šādi prikoliņi bija. Tas bija baigi sakarīgais dubs tādā ziņā. Jā, tu aktīvi spēli, cits jautājums, bet tas bija sakarīgs dubs. Teiksim, tā kā tīri tā smadzeņu pabakstīšanai, kas bija, laikam, viens no frāzēm, gone cyber. Kā tu to latviskotu? Cyber? Kad aiziet kiberpsihoze. Nebija gone psycho? Galīgi traks palika. Traks esi. Tiem latviskojumiem ir tā, jā. Tīgi trakums vai kā. Iedomājies tā kā, kad viņi parūpējās, tas kontakts saglabājās. Mums ir trakums sērga, būtu kibertrakums. Kibersērga, kad aiziet, tas izklausās jau. Kibersērga, tas ir varētu būt, tas, ka tu kaut kādā firewallā tur nejauši iesprūdi un tevi nogalināja. Izmantoja nedrošos saitus. Jā, nepareizajā vietā aizgāja skatīties kaut ko viņš smadzenes īsu aizgāja. Tālūkās, labi no anime, bet, teiksim, no statiskā satura, ko tu skati, tā kā te uzņem, tā kā komiks, varbūt lasi, varbūt rietumu komiks, mangu. Klusā daba. Mazlietiņi sanāk palasīt mangas, manhus un webtoonus. Tas tā. On the side. On the side, tā kā sidesteps, tā kā
krāpa animē. Jā, tā. Vai tu darbā var tā ar vienu aci noliekt uz leju? Man pārsvarā sanāk pārtraukumos tieši ar to lasīšanu nodarbojos. Ja kāda daudz pārtraukumu ir, tad var gūt kaut ko izlasīt. Mēs tā kā pēc garas dienas vai ne, tā kā Dāli Kārtis 10-7 kungs loli uj. Vai tev vispār ir bijuši tādi lieli fuck-up? Nē, neatceros tāds. Professional. Varbūt, ja ir bijušas ātruņas, tā izdzēs sev no atmiņas. Lai saglabātu saprātu, izfiltrē. Neko nezinu. Vai tev kaut kas tāds ieķēries? Tāpēc ir tāds liels ausis, mēs neredzam portu, kurā tu viņus dzēs. Jā. Viņš tā kā aģents 47 varētu būt. Ja tu mums parādīsies, ejiet uzvelšu, tad uzvalku. Mēs to uzzīmēsim. Sleeper agent. Barkods uz pakauša. Šlipsīt uzvalks, jā. Tas tev tagad visu labi iespēju tam Halloween kostīmam, tikai vajag ietatavēt pakausī svītru kaut. Tikai vēl niekam 11 mēnešus pagaidīt. Kā budžeta variants jau tas ir tāds paņem uzlīmē ķipa no kaut kāda produkta. Būs svītru kods. Svītru kods kaut kāda. No viena pakas izgriezt. Ar vēl derīgumu termiņu kaut kādu kopā. Okay. Bet vai tev ir no webkomiksiem, tev kā pēdējā laikā kaut kas ir ieķēries tāds, ko varētu ieteikt? Tur actions dominē, tur vajadzētu būt tieši tavam lauciņam. Tur es tagad ongoing lasu Tower of God, kā iznāk. Anime bija sezona viena? Ir, jā. Bija. Un tā kā tais otru arī sezonu, kaut kad aprīlī laikam būs. Viņa jau netaisīja kaut kāds 5 gadus, kaut kas tāds. Jā, baigi ilgi bija. Bet jā, webtoons vēl joprojām iet. Viņš īstenībā netik ļoti sen ir izgājis ārā no hietus. Tā kā viņš ir atsācies, jā. Viņš tur baigi labo laiku negāja ārā vispār. Un vēl viens ir manhua webtoons, es pat nezinu, kas viņš īsti skaitās, ir Hero Has Returned. Tas ir arī tāds interesants. Tā kā tāds isekaju, reverse isekaju kombinācija starp visādiem tur varoņiem. Jā, man piedāvā The Warrior Returns, tas varētu būt tas, jā. Tas ir, kad tu no citas pasaules atgriezies uz īsto. Tās jā, tas ir pareizais. Klausītāji var sapriecāties, viņam ir webtoonā pieejams 107 nodaļas, tā kā tāds arī. Cik es zinu, viņam tagad ir kādas 109 varbūt. Tāpēc, jā, tu. Galīgi nav slikti, tad tāda mums visādi atkal izsakāja. Varbūt no webtooniem vai mangām, teiksim, kaut kāds gabals, kas ir noķēris tev uzmanību, kas pavisam tā kā nav tavā ierastajā gaumē, bet, tā kā, vai tev kāds pierunāja palasīt, vai tev vienkārši tā kā radījās pēkšņi interesi, tā kā tev ir noķēri, nekas tāds nav? Ar manhuām webtooniem nē, bet es atceros, bija tāds gadījums ar anime. Tas, kad man ieteica draugs paskaties Shokugeki no Soma, tas pavāra anime, tur par ēdienu gatavošanu. Wow, es tāds, come on, kas man tur patiks, nav mēnes. Un tad, jā, tad es noskatījos tā kā pirmās dažas sērijas un jā, aiziet. Bet tad tas bija galvenais tēls. Tas bija ēdiens, vai tās bija meitenes? Kas tev lika palikt? Es teiktu, ka tam anime ir tāda stipra personība. Daudz plota. Daudz plota tur ir, jā. Tātad anime lietas.
Tā. Jā, ok, no tavām interesēm es tā domāju, mēs pat esam visam pieskārušies. Nē, tu nevēlies izteikties, protams, par gulēšanu, kāds optimālais gulēšanas setups. Nē, mans nav optimālais, nevajag tā. Tev šitas te acu aizsaks, ka tu pa dienu guli. Nē, man ir aizskars. Viņš ir blackout? Black aizskar, jā. Izstāst melni, bet ne pēc blackout. Ko viņš tev var pat redzēt. Wow, audio klausītāji neko neredzēs, bet, tie bija melni. Jā, on Patreon tur speciālais kontents. Tik tālu mēs vēl neesam tikuši. Bet man jau te kaut kas stāstīja, ka varētu, zini, kad tev šķiet varētu, kādas mēs, nezinu, dažas dienas iepriekš priekš patroniem un te jau visiem pārējiem. Grūti pateikt īstenībā. Skatoties, kā tauta to uzņem, cik viņi podkāstus tos skatās, cik ātri. Citi jau noskatās viņus, nezinu, nedēļu vēlāk varbūt. Jā, bet tas jau tā kā tāds bonus. Tas jau nebūtu tā, ka mēs sākam vēlāk publicēt viņus, mēs sākam agrāk izlaist. Speciāli ar pieeju tur webkamerām, jā. Nekomentēsim to, cik bieži mums iznāk viņi, un ka tur mums pārāva gadās, jo visiem nav laika vairs taisīt. Jā, bet gadās. Vai tev ir vēl kādi, Kristiānuks, interešu jautājumi? Intereši, jā, vispār man ir. Tas piešķīt atgriežoties pa pusēji ar vienu kā gaming tēmā. Tavuprāt, kā attīstīsies tieši gaming vide ar šiem praktiski teksta ģeneratoriem, mākslīgo intelektu un arī ar mobilajām ierīcēm, līdzīgi kā Steam Deck telefoni. Teiksim, teicu, ka tev patīk RPG žanrs, vai tu redzi to vīziju, ka tev varētu būt tiešā laikā caur teksta ģenerēšanu dialogs veidoties? Izklausās jau baigi interesanti. Īstenībā arī tīri realistiski. Ja tā skatās, cik ātri tas viss attīstās, tad noteikti. Ir jau modi, kuri šito te dabu gatavu. Man liekas, vai tikai kāds jau kādam Skyrimam nav uzmodējis to tur, ka tur AI spiešams. Skyrimam noteikti ir. Kas tik Skyrimam nav, bet ir. Jū. Bet, vai tas tavuprāt, teiksim, tuvāko 3 gadu laikā jau varētu kļūt pa mainstream, Pa 3 gadiem nezinu, bet jā, pilnīgi iespējams. Bet tā. Galvenais tik, lai spēles šitos streamers neaizstāja, ka viņas nesāk paši sevi streamot. jā, tur pats streamo Twitchā. Cilvēki tur pat nav vispār. Ir jau šitie influenceri, kas ir ģenerētie tīri, zina, ka tur smuka meitene smukās vietās, un tad atklājas, ka nē, viņi nav īsti. Vai kaut kāds OnlyFans, kurš nav īsti. Visnībā Twitchā es esmu redzējis tie AI boti streamo. Kas tur bija kaut kāds Salavētis, bija tur Jēzus, tur streamoja, bija, kas vēl tur bija, kaut ko es esmu redzējis. Un tur vienkārši viņš ņem no Twitch chata, tā kā jautājums izsādas un tur runā par to. Tauta jau mēģina, jau lietas ir aizgājušas. Bet jā, kaut kas jau noteikti mūs gaida. Tad vēl tāds pēdējais, īsi ieskats arī tuvākā nākotnē. Mēs ne par mobilajām ierīcēm, mazāk par Steam Deck un ROG Ally, kas izmanto mums Intel platformas procesors, bet ar to, ka jau mobīlie procesori straujiem soļiem tuvojās jau standarta datoru performancei, teiksim, jau kas sanāk Mac M2 procesoram tuvojās, jau iPhone jaunajiem tagad konsolu spēles sāk parādīties ekskluzīvās. Man liekas, tas piešķīt sakuls ūdeņus gaming komunā. Jā, tie telefoni arī tādi. Back in the day mans telefons jau bija gandrīz tikpat stiprs kā PC. Tagad es domāju, tur jau viss baigās šaujās. Kā tev būs jāpārvietojās uz mobīlo platformu. Jā. Man pie PC ērtāk ir sēdēt. Man tās mobilās ierīces baigi tik ļoti neuzrunā. Tikai tāds parocīgs rīks. Tā jau nav tava izvēle,
Jā, būs vidi, kas izmainās. Nu, vai tad viņi tā izmainīsies? Ne, jā. Es nezinu, pareģot tur, protams, to, ka- jau arī var palikt tā kā spēlēt to, kas tev patīk, un turpināt nokļūt Age of Empires 2. Tu jau varētu pāriet uz telefonu īstenībā. Genshin un Fortnite abi divi ir uz telefonu. Jā, ir. Bet, nu, tad ir jautājums, cik ērti ir viņus spēlēt uz telefoniem. Ir. Lai gan visi šitie, tu zini, Manā gadījumā, piemēram, nepārāk tās mobilās kontrolas man tā nepiesaist. Tur jau tā lieta, tā kā tagad jau tās perifērijas, viņas arī strauji attīstās, tur pieslēgt KPL, tā tastatūra, kas tiek izstrādāta speciāli kontrolieri, vai tur kaut taču to pašu, jebkuru Bluetooth kontrolieri pievienot. Man liekas, ka Genshinam atbalsts mobiliem vēl nav, bet Fortnite jau bija. Tāds paņem, noliec telefonu uz galda, saslēdz tur mouse, keyboard, gamepads, jā, tad tur mamma zvana pa telefonu, tad tā, come on. Tur spēles vidu. Aha, ja tu vēl to visu gribi screen captureot un streamot, tad tu vairs jau baigi nodoksot. Lai gan reāli tu streamo uz anglisku auditoriju, tu sevi Latvijā nodokso kaut ko, tas pa lielā mērā ir pofig, ko viņi izdarīs precīzi. Tūlīt kāds no Amerikas atlidos, davai. Es Tu tev pie manu durvīm gāju. bāzi šeit tik Clash of Clans iznīcināja, pēc tam zobus izpīšu. Tad tur pēc Clash Royale mača tur to laughing emoji uztaisīt. Es tev atradīšu. Bet jā, bet ar to, ko tiem ārmiem un tām visām lietām, es nezinu, ja godīgi, cik daudz priekš gameriem tas ir, jo kur ir ārma foršā lieta energoefektivitāte. Gameriem tā energoefektivitāte, viņiem vairāk FPS vajag, un tas, ka tur viss karsīs divtik, tas ir tā kā normāli. Galvenais, lai FPS ir augstāks, vispārējais tā otršķirīgs paliek. Jā, vismaz es tādā mērā. Es neesmu saticis nevienu gameru, kurš satrauktos par savu energo patēriņu. Tur ir tie gameri, kas saka, oi, loks ētājs vaļā, istabā karsts sāk palikt, bet neviens necepjās par to, ka elektrība daudz ēt. Prioritātes, ne? Jo reku, tā kā pēdreiz, kas palaidu kaut kādu statistiku, teiksim, man tur šim te pašam lapsim tur 30 vati karti, 30 procesors, tas jau nekas nav. Tā viena kvēlspulda. Teiksim, cik tagad, teiksim, šādorais datoram, cik 30, 60 TI, cik ņem 150 vatus maksimums. Kaut kas tāds bija. Jā, Es esmu zinu, Precīzi nepateikšu. Bet, tā kā i5, tā kā arī ir tā kā salīdzinoši viduvēju kodolu skaitu, tā arī tā kā tur līdz 90 vatiem. Bet tāpat barošanas blokam rekomendācija, man liekas, tur būs kaut kādi jau 500 vāti. Man tur zudumos tur aiziet arī siltums. Jā, bet viņi parasti visi, kas rekomendē, viņiem, kad aiziet tās rekomendācijas, viņi tur tā diezgan rekomendē ar papildus čipu šito vietiņu pa visu. Jā. Lai gan tas barošanas bloks jau var tā, kā barošanas pašā blokā ir mazliet papildus vietiņa, ka viņš var mazliet virs sava reitinga dot. Bet es neredzu, ka gameri briesmīgi satrauksies. Tu skatīsies savu elektrības rēķinu. Ak, nē, pa daudz ēda. Godīgi sakot, tā kā cilvēks atļaujas aktīvi nodarboties ar gamingu, bieži vien tā kā nesataucās par pārējām finansēm. Es nezinu, tā ļoti izteikta ģeneralizācija, bet tā kā. Vai tu kā šādēļ, vai tu nesatraucies par savām pārējām finansēm, galvenais, ka gamings ir. Tieši tā, prioritātes. Īsti gameru dzīve, galvenais spēle nopirkt. Pa 50, vai cik tur ir jau baumo, ka tūlīt būs 70 kaut kāda eiro, 80 vispār normāls spēles cena. Es kaut ko dzirdēju, par 80 arī. Jā, inflācija darīs savu. Tieši par cenām, teiksim, cenas, vai, teiksim, uzvedības, vai tu esi apsvērs tā kā boikotēt spēli, kur tā kā tu būtu normāli iegādājies, bet, teiksim, tur kaut kas nepiekrītams tika izdarīts, vai vienkārši uzskrūvēja cenu, negaidīt augstu. Tā kā Kā tu domā par boikotēt, vienkārši nepirkt viņu? Vienkārši neiegādāties produktu. Nē, nav gadījies tā.
apsvērt tādu domu. Nākamais jautājums, tu vispār spērts spēles? jā, visu laiku. Vai jaunos triplēs, vai tu esi tāds budžetīgāks cilvēks, var pagaidīt, lai bišķi vecāki paliek, tu vēl atlaidi Tur ir iedod. tā, man ļoti patīk medīt tās atlaides, visādas deals, Steam sales un visādas citas. Vai jau sajūta, ka priekš mums šā vai tā, pat ja tev ir normāla alga, tad 50 eiro tas ir tā kā padārgi. Tur baigi daudz pie mums atļauties pa 50. Tas tāds baigais tā kā super izņēmums, ja es izdomāju nopirkt tādu spēli. Tad vajag kaut kādam riktīgi labam būt. Jā, tur kaut kam tur super jābūt vienkārši. Nociesties nevar, jā. Nu, teiksim, no veciem tituliem, tā kā priekš sava laika tavuprāt, kurš varētu būt izņēmums? Nu, tā kā, kas savulaik bija AAA un iznākšanas datumā, tu būtu tā kā ieskaitījis to kā derīgu. Kā es tagad skatos? Witcher 3 noteikti būtu, ja zinātu par viņu ātrāk. Tu vienkārši momentā paķert. Jā, bet zinot CD Projekt Red, viņi jau arī normāli cenas pēc tam nolaiž. Man būtu kārdinājums īstenībā gaidīt, jo es zinu, ka bišķu pagaidīs un īstenībā cena nokritīsies. Tur atkal tā lieta ir, jā, ka nu, var tās atlaides sagaidīt. Cyberpunku, kuram, man liekas, pēc pirmiem... Tagad zinot, tā kā nevis cenas nolaišanas dēļ jāgaida, bet... Bet CD Projekt, jā. CD Projekt Red, man liekas, pēc 3 mēnešiem vai 2 mēnešiem, vai gandrīz uz 50% nolaidīt cenas. Cilvēki vēl atcerās, ko viņi ar Cyberpunku sadarīja. Ir safiksoši viņi jau tur, bet tas bija upsīts liels viņiem. Upsi. Upsi izlaiž spēlē. Ir tīpaši cilvēki jau gaida, ka uztīk labi tur no Witcher autoriem visu šitā te. Bet... Redz, ka tagad runā par vēl vienu Witcher spēli. Jā, viņi bija teikuši, man liekas, kaut kāda sen, ka viņi nebūs vairs Witcher, un tagad jau nākošās ziņas ne, ka būs Witchers. Man jau bija tāds aizdomas, ka tā ir pārāk liela naudas govs, lai viņi atteiktos. Ja tur ir kaut iesaistīt kaut investoru vai vēl kaut kas, tad viņi gribēs vairāk Witcher. Kas varētu būt jūsu prognozes, par ko būs 4? Es neatceros, kā beidzās 3. Geralts vēl dzīvs. Pirmais jautājums. jā. Gan jau Sirija būs nozīmīga loma. Geralts. Es domāju, ka Sirija būs tā kā centra nagla, tā kā viss fokusa punkts. Varbūt. Vai arī vispār aizvāks Siriju, kurš, Geraltu viņi īsti atteikties nevar, jo kamā, protams, kas mums tagad šitas Netflix seriāls aizgāja pa burbuli. Tu nešķīstību pateikt, ka Geralts būs NPC. Nevajag. Es domāju, ka CD Projekt Red, pat ja tur būs spiediens no investoriem UTT, viņi jau sataisīs salīdzinoši sakarīgi. Tomēr tādu poļu IP, es domāju, tur tādu abižot Witcheru. Jā, poļi pateiks, ja pierdolē un arī pagriezīs muguru. Jā, bet šeit jau prikals tāds, ka tie izstrādātāji paši poļi, tāpēc tur vajadzētu būt gan stilīgi, protams, redzēs. Ja godīgi, es baidītos no tā, ka tas būs tieši tas pats Witchers 3, tikai bišķu jaunu stāstu līniju, un būs baigi līdzīgi. Un nebūs baigais upgrades. Tas būtu diezgan underwhelming, jā. Vai kaut ko jaunu. Jā, jo viņiem bija, baigi, tajos pirmajos 3 Witcheros varēja just to ceļu līdz normālai AAA spēlē. Pirmais Witchers, viņi tur progress. Tur katra nākamā spēle ir tik ļoti jau attīstījusies, ka jā, tu vienmēr jūtas pirmais bija no citiem laikiem nācis, viņam tur bija tās ģeniālās kombat idejas sistēma, dzinis, viņi tur bija kaut kāda, tur nevar winter dzini paķēruši, kaut ko tur muķīja savu šito, ne? Kā tur viss strādāja un izskatījās, tas bija tā nestandartīgi. Otrais jau bija tā pieklājīgi. Jo es pat atceros, kad es iesāku to otro Witcheru tikko, es jau domāju, wow, tā uzupgraidojās tā spēle, es vienkārši nepazīstu viņu vairāk. Izgāju to
iesāku trešo, tad atkal, Trīkals tajā, ka 4. viņam jau tehnoloģijas, man ir sajūta, ka neļaus vairāk, vai budžets, vai kas tur. Jau GTA līmeņa spēle viņi nesataisīs. Es pieņemu, jo tas pārāk liels nauda, pārāk daudz cilvēku, jo GTA tur taču kaut kāds trakos naudu, pičus tērē uz jaunu spēli. Tur jau bija problēma, man liekas, Cyberpunkā daļai tas, ka cilvēki sacerējās, ka tas būs Cyberpunk GTA, un tā bija vienkārši RPG spēle. Nu, jā. Kā, tur potenciāls ir, cerība arī ir, relatīvi maza, protams. Ko virzoties tādā, nezinu, nobeigumā. Tagad es nožēloju, ka es neesmu izlasījis grāmatas. Witchera? Jā. Tā vēl viss iespējas, ja? Bet jā, uz nobeigumu virzoties, ko tu mums, es skatos, ka Kristiānuks tur liek kaut kādas Tas ir Patreon contents. Patreon contents. Ko tu domā par komūnu? Kā mums vispār ietāprāt komūnai par gadiem? Kādā ziņā tu to domā? Tas labs noticis, slikts, kā patīk virziens, uz kur mēs virzamies. Ja tu vispār redzi virzienus, kur mēs virzamies. Tas ir tāds home sweet home. Bet zini kā, tu mājā, tā kā, ja forums ir tāds mīļās mājas, tad tu esi tā kā zirneklis stūrī. Tu pilnīgi tā kā patiesi attaisno savu niku, tu turies pa ēnām, un tev var noķert tikai tad, kad tu mēģini veikt minējumu kādā no fóruma spēlēm, ko uzmanādīm pēc emoji vai pēc apraksta. That's true, yeah. Jā, un teiksim, tā kā, ja tu gribi zirneklim iedot mušu, tad tev jāizsāk kaut kāds metāla topiks ārā, tad viņš arī parādās. Tas īstenībā nostrādāt. Jā, tu mums laikam tiešām esi tāds vairāk, nezinu. I'm low key, yeah. Okay. Nekāds, tu pat tēmu kādu par atam izveido, bet tāds baigais bīdītājs, tu neesi, tu esi mums laikam esi komentētāju kategorija. Uz vienas rokas pirkstiem skaitāmas tēmas. Jā, laikam 5 bija, kaut kas tāds. Tieši tā. Jā, ir. Un kas tev vislabāk patīk komūnā? Kas tev saista? Spēles fórumu vēl kaut kas, ko mums es darīju. Tas communities viss. Mums tās saspēles ir, kā jūs tur sajūtas arī rīkot. Uz tiem es gan neesmu gājis. Jā, ko tā? Saspēlēm var atnākt. Tu taču esi Rīgā. Jā. Tāpat tā kā es, kurā rajonā tu vispār esi? Mums ir jānoķer Forge, vienkārši jāierodās trietā 3 spīdīgi power vienkārši. Un tad pēc tam jāmēģina skaidrot, ka šī nav skinhead komūna. Tas būtu interesanti, ka mums būtu vienkārši tādas 2 kategorijas - meitenes un skinhead. Divi dzimumi, jā. Bet jā, ko tādu šādreiz? Ko tu mums mītiņiem nenāc? Mēs esam baisi. Neesmu sev pierunājis vēl. Nav sanācis. Jā, es tagad cenšos pēdējā bildīt. Es ar savu introvertu dabu, jā. Zini, tad tev Farlēns smagi iekabina. Tā kā, ja Farlēns nāk uz mītiņiem palaikam, tad tu smagi atpaliec. Oho. Ir pie kā piestrādāt laikam. Challenge. Nē, es vienkārši anulēju tavu introvertu argumentu. Viss. Bet viņam vairāk, ka tu tur nenāc pie ekstravertiem, tur visi ir tādi ļoti introvertēti, nekāda mums wild thought. Skaļi introverti, basically. Jā, tie, kas savu mēnešu kvotu uz publisko kontaktu iztērē mītiņā. Visu bateriju uzreiz iztērē. Jā, nekāds wilds mums tāds baigais nav, un arī parādās kaut kāds briesmīgi wilds cilvēks, kaut kur no malas sūtētēt, nebūs ilgi.
Jā, ok, tātad komūna, kas ir tā saistoša. Tad pozitīvas ziņas tev, jo principā ejot uz priekšu, tā visi plāni ir spiest tieši uz to kopienu, uz komūnu, kad laika gaitā vīzija ir, zinām, parādīsies par to, kas mēs tādi esam, ka mēs esam tieši kopiena. Ne tā, ka mēs esam te visi draugi, drīzāk, nezinu, kā kolēģi vai kaimiņi. Tev nevajag visiem patikt, ne visiem draudzēties, bet mēs visi sadzīvojam. Tas ir mūsu tas lielais mērķis, bet noteikti augt. Rūmeiti kojās, ja? Jū. Un, protams, mums ir kaut kāds vienāds intereses, ka es nezinu, visiem, gamings patīk vai vēl kaut kas. Tas arī nākotnē būs mēģinājumi tādi, es domāju, paplašināties un attīstīt stiprāk mūsu citas atzarus un tēmas, kas ir tiepaši gaming, filmas, vēl kaut kas. Skatīsimies, kur cilvēkiem ir interesi to attīstīt. Jo tradicionāli mēs esam riktīgi, tipa full on anime iekšā. Anime nekur nepazudīs, bet mums ir, teiksim, baigi daudz gameru, vai mēs baigi daudz gamojam komunā. Nu, nevarētu teikt, ka nav nemaz tik daudz sarunu, kā varētu būt par gamingu. Vai visiem tā tuvu tēmu vēl viss kaut kas. Tāpēc tas noteikti, bet komūna noteikti mums ir pirmajā vietā, kad vajag šo te kopienu veidot, jo, nav īstenībā citu kopienas, neesmu saticis nevienu tādu. Bet jā, vai tev ir kādi vēlmes uz nākotni, jaunievedumi, kas prasītos? Jāizvelk sevi uz kādu sajieti. Tas nav personīgais jaunievedums, bet jā, noteikti sajietiem arī būtu baigi. Mēs jau jaunas foršas lietas mēģinam. Es vismaz ļoti aktīvi bīdu, ka es gribu sataisīt, mums sajietas būtu kaut kāds unikāls. Mēs kaut kādu interesantu savu aktivitāti darām. Nevis, ka mēs ejam pie kādiem svešiem cilvēkiem, piedalāmies aktivitātēs, bet mēs savējo kaut ko tādu unikālo sataisam. Tad sajieta tagad cerams laika gaitā paliks interesantāk, paliks ar runājumajām tēmām. Ka nebūs tā vienkārši, ka ķipa atnāc, nosēdies un šeit tev socializējies, domā, par ko runāt, ka mums būs bišķiņ kaut kāds daži jautājumi, lietas, par ko parunāt, ka visi varēs kaut ko pateikt, lai būtu vieglāk tā, tīpaši mums, tiem, kas ir ne tikai ekstraverti, lai piepalīdzētu vispārēt, vai pie tā arī strādā, pie mūsu šitā te introvertu integrācijas mītiņos, tas tiek strādāts. Būs tagad mana jaunā gada apņemšanās, atgriežoties pie tās tēmas. jā, tagad es kaut kas to vēl pasvērt arī šogad uz konu aiziet un gan uz mītiņu aiziet. Gan iespējas apat šogad. Koni jau viens pēc otru tagad, tā kā tur vispār palaidīs vienu gadām nekas, nākamais jau aiz stūra. Es nezinu, kas būs nākošajā gadā, varbūt šie koni neizvilks, viss nobankrotēs vai ko tur. Bet tur izskatās jau godīgi, ka viņi ir, tādi maziņie koni, ja viņi plus mīnus nosacīs savas izmaksas, ka tur jau ir ok un varētu būt, ka būs nākošais, kamēr aktivitāte kaut kāda ir. Šis nākošais gads anime fórums kons. Man Dimitrijs ieteica baigo šito te, ka mēs varētu saukt mūsu konu pa anime fórumu. Ka tie biznesa fórumi kaut kādi. Jā, mums jau nosaukums ir. Bet jā, ko izklausās jau, man liekas, ka mēs esam baigi pa visu parunājuši, ne? Redz, ka. Tā, vispār ir viens temats, kurš mums ļoti glumi izslīdēja cauri pirkstiem. Tas ir tāds tā kā retrospektīvas pagātnes sevi, tā kā cik ļoti redzi izaugsmu, tāpēc, ka tika pacelts temats arī par izglītību, kas saprot, ka netika pabeigta, tas tāpat vēl valkās nopakaļ, vai ne? Jā. Tā vispār varēni. Tad jau tas tā kā neteikšu, ka uzlicošu zvaigzne, bet tā kā rīta zvaigzne, tā kā pamalē, tā kā tad tu dzīvo labi. Bet tu jau šeit arī runā tikai mums. Es pareizi saprotu, tu te runā tieši par papīriem. Es zinu par to dzīves un karjeras izaugsmu. Tā kā parasti, tā kā tur jau tā kā paša vērtība arī tiek tiem papīriem parasti piesaistīt. Bija tā vienkārši vispārīgāks jautājums. Vai tu esi progresējis šādaurais vispār? Jā, vai tā kā vecais šādaurais var paskatīties un pasmaidīt, tā kā cik labi klājās. Atsariņu nobirdināt, ka tik tālu aizgājis, kā izaudzis puika. Es domāju, ka jā. Vecais šādaurais no malas skatās smaidījā.
Šitais jaunais labi dzīvo tagad. Ja es paskatos uz sevi, es atceros, ka es biju sīks. Viss, ko es gribēju, vienkārši bija datori. Ja? Ja es tagad paskatītos, ka es biju sīks uz sevi, es dzīvoju dzīvi, man ir vairāki datori, ko vēl vajag. Bezlimita video spēles. Aptuveni līdzīga situācija. Vai uz nobeidzošo vārdu tev ir kāds dzīves moto novēlējums komuniešiem? Ko kaut kas nāk prātā? Wise words of wisdom. Jā, vai mums ir šādaurais vaiznes, kas gadiem sakrāts? Nē, nekas tāds īpašs nav. Just enjoy life. Enjoy life. Tas bieži vien, es domāju, mēs aizmirstam par to enjoyment, jo kaut kas tur darbs ir vai vēl cits lietas. Grinds, jā, visiem ir sigma grinds sets ir, un tad aizmirst izbaudīt dzīvi, bet klausies Shadowrise un neaizmirst. Ko? Laikam mēs varam teikt tā, ja visiem viss ir pateikts, Shadowrise mēs esam atkārtot iepazinušies. Jā, laikam tā. See ya. See you later, alligator. Šito gaidīju.